Ikdienā mēs saskaramies ar daudz dažādiem kompozītu materiāliem, kurus izgatavojot, tiek apvienotas materiālu labākās īpašības. Šādi kompozītu materiāli tiek izgatavoti arī no koksnes, līmējot dažādu garumu un dimensiju konstrukcijas, kas būtiski pārsniedz masīvu koku pieejamos gabarītus. Šādā veidā var tikt celtas ēkas pat līdz 18 stāvu augstumam. Šodien mēs imitēsim līmētas koksnes konstrukciju, izmantojot saldējumu kociņus un veicot šo paraugu testēšanu. Sveiki, draugi! Eksperimenta veikšanai nepieciešamos saldējumu kociņus atradīsiet lietkoku čemodāna komplektā. Viss pārējais pieejams uz vietas skolā. Sauksim talkā jaunos zinātniekus. Čau, Daniēl! Čau, Matīs! Jūsu uzdevums salīmēt ar PVA līmi vairākus līmētās koksnes konstrukciju paraugus. Citu virs cita 3, 5 un 7 saldējumu kociņus. Līmes uzklāšanai izmantojam otiņu, bet darbu veicam uz papīra lapas, lai nenosmērētu galda virsmu. Ja neizmantojam cimdus, pēc eksperimenta atceramies nomazgāt rokas. Lai konstrukcija labi salīmētos, saspiežam to ar kancelejas skavām. Atstājam diennakti nožūt. Tagad kārta jautrākai eksperimenta daļai. Mēs lauzīsim! Izkārtojam atbalsta klucīšus tā, lai varam starp tiem novietot salīmētos paraugus. Ņemam slotaskātu ar atzīmēm ik pēc 10 centimetriem. Vienu tā galu noliekam uz parauga starp koka klučiem. Vēlams, ka visus paraugus ar savu svaru lauž viens cilvēks. Tas padarīs rezultātus salīdzināmus. Kāpjam ar kāju uz katras atzīmes un lēnām virzāmies uz priekšu. Vērojam parauga izturību. Atkārtojam eksperimentu ar pārējiem paraugiem. Kārli, ko varam secināt no iegūtajiem rezultātiem? Šodien mēs izgatavojām 3 dažādus paraugus, izmantojot 3, 5 un 7 saldējumu kociņus. Palielinot konstrukcijas biezumu tikai par vienu saldējumu kociņu, nespēja konstrukcijai pieauga aptuveni 2 reizes.